Paldies! Sveiciens visiem! Jā, tātad varbūt kāds ir redzējis, bet tomēr tātad pa kādām amfībijām īsti iet runa. Tātad velo amfībija, kempers 2 cilvēkiem, sagulēt var tīri ērti, 2 gabali, pieaugušie, aprīkot ar elektromotoriem gan velospēdam, gan laivai. Pa lielam brauc, kur gribi, guli, kur gribi, vislabāk ezeru vidū. Darbojos jau šo projektu 5 gadus, pilna laika, 7 cilvēku komanda, esam piesaistījuši liels līdzekļus kapitālu no visas pasaules. Esam pabijuši visādās pilsētās, tad doma ir, ka tas ir priekš nomas, meklējam pilotēšanas iespējas visu kaut kur, it sevišķi Holanda, Vācija. Esam ne tikai Amsterdamā, bet dažādās Holandas pilsētās bijuši. Un, protams, kad Baltija. Jo sevišķi Rīga īstenībā ļoti pateicīga. Esam dažādos pasākumos piedalījušies, filmējuši use case un baudījuši Daugavu ūdeņus, tikko Rīgas pilsētas svētki un citi dažādi pasākumi. Nu, lūk, tad tas apmēram ir tas, kā izskatās produkts. Mēs esam arī varēja klipā redzēt, ka tur dažādi tie modeļi parādās. Kopā esam 6 iterācijas radījuši 5 gados, tā kā ļoti daudz iziet R&D, liels process, bet pa lielam stāsts ir par peldošu braucošu arhitektūru. Tas ir tas, par ko mēs pa lielam iestājamies, kaut arī izskatās produktu dizains un vienkārši kā ričuks, bet īstenībā runa ir par arhitektūru, jo šodien arī es satieku bijušos kolēģis, es 15 gadus nostrādāju pilsētu plānošanā un ainavu arhitektūrā, dzīvoju Londonā 6 gadus, pēc tam strādāju un dzīvoju Stambulā, Singapūrā, Šanhajā, Dubajā un strādāju pie dažādiem projektiem pa visu pasauli, vidējos austrumos, tālos austrumos, daudz Ķīnā. Tas arī tika realizēts, lieli konkursi, Čikāga, piemēram, tad, kad es sāku projektēt mākslīgās salas Indonēzijā, Džakartā, tad man palika šķērmi. Un tā es arī pievērsos tam, ko es daru tagad. Bet es no Londonas aizbēgu uz Ričuku, nobraucu 30,000 kilometrus 4 gadu garumā, ar 4 pieturām pa vidu strādāju kā dizainers. Un, nu, lūk, tas arī aizsāka pa lielam šo projektu par amfībijām. Pirmajā dienā, principā, sapratu, ka telts nepatīk, kaut arī es tur 1000 reizi tur gulēju visās neiedomājamākajās vietās. Un Amsterdamā jau paliekot uz 8-metrīgas laivas, es sapratu, ka laivas ir ģēla, un tā es sāku pa lielam savā ceļojumā pētīt visu, kas saistās ar laivām. Stambulā bija iespēja pat studēt jūras arhitektūru, Irāna, Dubaja arī, starp citu, foršas Dau laivas, Indijā ļoti daudz pavadīju laiku, Mjanmā netiku pāri, kaut kādās vietās bija ar upes vilcienu, upes prāmi jābrauc. Taizeme, Singapūra, Kambodža, ļoti daudz iespaidu un piedzīvojumu. Katrā ziņā tur varētu 2 stundas apmēram stāstīt tikai par pašu ceļojumu. Bet tātad Ķīnā nonākot, es uzzīmēju pirmās skices un sāku likt kopā no 8 mm puta kartonu un savilcējiem radās pirmais prototips. Man igauņu draugs atbrauc palīgā viņu dabūt caur logu, jo pa koridoru Ķīnā viņš negāja cauri. Bet reāli peldēja, viss forši. Nu, bija beidzot tā sapratne, ka sprīdīt saprata, ka laimīgā zeme ir mājās, atgriezos senču mājās, uztaisīju savu studiju. Principā mēs veidojam šos 3 hektāru jau zemi šobrīd kā amfībiju parku ar dīķiem un tā kā tas ir reāls stāsts par sprīdīti. Nu jā, un 5 gadu laikā tad no pirmā funkcionālā prototipa, kas ir pabijis tur dažādos muzejos vis kaut kur pa Eiropu, Ženēvā, Nīnbergā, Deutsches Museum. Un mēs esam izgājuši cauri tām iterācijām. 2. prototips tika nonāca dažādās vietās, un 3. mēs jau bijām gatavi pārdot, un pārdevām arī Šveices vienam uzņēmumam uz Konstants ezera. Un pēc tam sākām kaut kādas lietas ravēt nost, jo sapratām, ka produkts ir drusku pa sarežģītu, pa dārgu, norvējām Ričuku un uztaisījām viņu par velo piekabi, kas patiesībā ir daudz funkcionālāk un foršāk. Šis tad ir pēdējais modelis, kas arī redzams ir lejā pie ieejas. Un ar šo modeli es pats tikko nobraucu 900 km no Rīgas uz Amsterdamu, gan pa zemi, gan pa ūdeni, un tā kā tiešām funkcionē visforši, nāk iekšā pasūtījumi no Vācijas, tā kā esam radījuši pietiekami lielu uzticamību.
Un tad tā sarkanā līnija augšā var redzēt, ko es pats tad savā gaitā nobraucu no Rīgas uz Amsterdamu, tādā veidā savienojot to manu ceļu. Protams, pašam forši, asaras acīs, sentimentāli un ceļš un tas aplis ir kaut kādā ziņā noslēgts. Ļoti daudz publicitātes no visas pasaules, ja kāds nav dzirdējis, tad mēs, protams, ne tik daudz Latvijā viņa ir bijusi, kā viņa ir bijusi pa visu pasauli. Uz tā bāzes mums organiski ienākuši gandrīz 200 preorderi, bet mēs negribam viņu ražot patiešo tik daudz cilvēkiem, kā gribam tieši ar nomu sākumā nodarboties un veidot to biznesu par un ap nomu. Esam viņu testējuši Smiltenē, 40 km maršruts, darbojās, cilvēki lido uz Rīgu, no Rīgas brauc ar autobusu vai ir kaut kāda mašīna. Nav forši, Rīgā būtu foršāk to darīt, mēs mašīnas varam apiet pa ūdeni. Tas, protams, ir tāpat kā jebkurā citā no lielajām pilsētām. Rīgā arī ir daudz ūdens, un tas ūdens ir ļoti labi izmantojams, lai tiktu ārā no satiksmes. Tātad range ir 30 km uz ūdens. Tas nozīmē, ka pa ūdeni mēs varam aizbraukt uz Ādažiem, Ķekavu, Dubultiem, un pa zemi ir 200 km. Tad vienā dienā mierīgi uz Vēnspili, Pērnavu, Gulbeni vai Paņevēžu. Tas, ko mēs darām, mēs demokratizējam pa lielam laivošanu, tad no vienas puses ir kajaki un supi, kas ir tad forši un vienkārši produkti, un otras puses ir lielas laivas, un kas tur atkal cilvēki vienkārši iekšā sēž kā kartupeļi. Mēs sakam, ņem stūri savās rokās un malc. Mans 6-gadīgais bērns arī man to roku principā stum projām, jo viņš ir kapteinis parasti, ka mēs iekāpjam un braucam. Priekšspēti jau ir principā veikta, grupa 93, viss skaidrs, kurā vietā savienojam punkti. Tas, ko mēs piedāvājam ar produktu, ka mēs esam principā kā tilts. Mums betonu tik daudz nevajag. Mums vajag vienkārši iešķūrājam drusku, atvedam šķēmu kravu, ar bobi bišķiņu pielabojam, noblietējam, un mēs varam sākt. Un ap to vietu jau tad sāk veidoties kafejnīcas varbūt un kaut kas vairāk. Tādā veidā mēs varam atdzīvināt kādu no tām vietām. Velo infrastruktūra, diemžēl, fragmentēta un ne perfekta, tāpēc mēs 26. gadu ceram, ka mēs tādu pilotu varētu Rīgā uzsākt tikai pa ūdeni un sākumā piedāvāt cilvēkiem pabraukt pa kanālu un Daugavu sadarbībā ar, piemēram, Suffitu un pārējiem partneriem, kādi mums ir. Ja šeit kādam ir no Rīgas domas, Rīgas atslēgas, let's talk. Paldies!